Kopš Aļona Ostapenko izcīnīja French Open Champions titulu paskrējuši jau 6 gadi. Jā, bet pēc aizvadītās sezonas var teikt, tā bija viena no viņas veiksmīgākajām, otra veiksmīgākā karjerā. Šī gada nogalē Aļona noteikti ir galvenā pretendente uz Latvijas labākās sportistes titulu. Pēc mēnesi ilgas atpūtas viņa atsākusi trenēties, lai arī jauno sezonu sāktu labi. Arī tā ir viena no šīs sezonas galvenajām atziņām. Svarīgi sezonu sākt uz pozitīvas nots. Aļona, kāds bija 2023. gads? Man liekas, bija diezgan laba sezona kopumā un ir uzvarēti turnīri un top 15. es pabeidzu gadu un man liekas, ka soli pa solim vajag atgriezties atpakaļ top 10 un mēģināt uzvarēt vēl vienu Grand Slamu. Kas tev liekas tāds vērtīgākais no šī gada, pašai uz sevi skatoties spogulī, ka tu tā pavērtēji sevi? Man liekas, ka pirmajās kārtās tieši šogad es spēlēju labāk un bišķiņ stabilāk un gada sākuma labi nospēlēju Austrālijā un tur no tā viss sākās. Man liekas, tas ir diezgan svarīgi nospēlēt gadu sākuma labi, lai saņemtu to pārliecību. Ir prieks, ka es biju ceturtdaļfinālā 2 Grand Slamos, tas ir labs sasniegums, bet priekš manis labs sasniegums ir tikai uzvarēt, protams, jo es esmu līderis un man patīk uzvarēt un man nepatīk zaudēt pusfinālā un ceturtdaļfinālā. Un man liekas, Amerikā es ļoti labi nospēlēju pret Sviateku un tad kaut kā emocionāli bišķiņ pārdegu ceturtdaļfinālā un diezgan slikti nospēlēju. Varbūt arī bija grūti atjaunoties, jo diezgan vēl mēs beidzam ceturtdaļfinālu spēlēt. Un, tur ir dažas nianses, varbūt, kurus tā cilvēki no puses nezin un neredz, bet tur ir dažas nianses. Ielika spēles, piemēram, mēs ar Sviateku spēlējam vakarā un mēs ļoti vēl beidzām. Kaut nākošā diena ir brīva patrenēties, bet ļoti grūti ir atjaunoties, kad tu aiziet gulēt kaut kur 3-4 no rīta, un tad nākošā diena tu it kā jūties vēl ok, bet aiznākošā dienā tu jūties ļoti slikti un tev nav spēku un tādas lietas, protams, ka daudzi spēlētāji ir vienādos apstākļos, bet tajā situācijā man bija sliktāk, tāpēc, ka es beidzu vēlāk un Gaufa spēlēja daudz ātrāk, un viņai bija tas par rokai. Un tad vēl bija 35 grādi karstums un viss kopā, un es diezgan slikti nospēlēju. Bija dusmīga par to, ka es biju tik labā formā un neizdevās spēlēt līdz turnīru līdz galam. Šviontek tagad, ko viņai nozīmē spēlēt pret Ostapenko? Viņai 4 spēles, saprot, jau un 4 zaudējumi pret tevi. Tev ir 4 uzvaras, un tajā brīdī arī tas bija pasaules ranga līdere, ja? Viņa bija. Jā, un kas tur veidojās? Man liekas, ka viņai mentāli diezgan grūti spēlēt pret mani, jo tomēr es uzvarēju daudz reizes, un arī mans tenisa stils, man liekas, viņai nav par rokai, viņai patīk vairāk diktēt spēli, jo viņa arī mēģina agresīvi spēlēt, bet, kad viņa spēlē pret maniem, viņai grūti ir, un es tā kā daudz agresīvāk mēģinu spēlēt, un kad es US Openā pret viņu spēlēju, es pirmo sētu zaudēju, bet es tāpat turpināju spēlēt savu spēli un spēlēju agresīvi, un man liekas, līdz ar to es uzvarēju to spēli. Un tieši kaut kā zvaigznes ir salikušās, ka tev tā agresīvā spēle pret viņu arī iet. Kādreiz jau arī neiet, bet pret viņu tev ir vienmēr sanāk arī. Bet man liekas, ka es labi spēlēju tīpaši pret stiprām spēlētājām. Un, jā, uz to laiku viņa bija pirmā rakete, un man vēl vairāk motivācijas ir un vēlēšanas uzvarēt. Tad, man nav ko zaudēt, es eju uz laukumu, un es vienkārši spēlēju savu spēli. Un, jā. Par to ne tik priecīgo, tā Koko Golfu tagad tev ir arī kaut kāds īpašs attiecības sāk veidoties? Nē, viņa ir laba spēlētāja, viņa vēl jauna ir, bet viņa spēlē diezgan savādāk nekā Sviateka. Viņa ir laba serve, viņa labi spēlē no kreisas, bet kad kaut kāds vienāds rezultāts, viņa vairāk uz aizsardzību iet, un jā, tādēļ varbūt pret viņu ir bišķiņ grūtāk. Un viņa ļoti, ļoti ātri skrien. Un daudz neērtas, tādas bumbas, kuras daudzās meitenes varbūt atpakaļ neatgriezies, viņa atgriezies, un dažreiz ir ļoti neērtas tās bumbas. Birmingham turnīrs, kurā izdevās uzvarēt, skatījos tagad tikai atsauc atmiņā, ka tur tev bija, cik tur, 3 setu spēles tajā turnīrā, Roland Garros vēl bija beidzi ar zaudējumu 3 setos, un beigās tomēr ņēma un vinnēja to finālu. Un US Openā arī bija šogad US Open 3 setos, gandrīz visas spēles.
Super stuff from Ostapenko. It was a lovely backhand. Birmingemas fināls bija skaista spēle. Tur bija gan 2 seti tikai, bet es paklausījos vēl tagad kā komentētājs no tās spēles kvalitātes. Tu izbaudīji to arī maču, ne tikai uzvaru. Nu jā, bija labs mačs. Protams, otrajā setā bija bišķiņ tā, kā būs tricky, jo man liekas, man bija 5-1 un 5-4, jo es ļoti gribēju uzvarēt, un es zināju, ka Barbara ir ļoti labi spēlētāja un būs grūtījās. Pret viņu spēlēt tīpaši viņai arī patīk spēlēt uz zāles. Un, jā, pirmais sets bija tāds ļoti tuvs, un tad otrajā setā es it kā sāku vieglāk uzvarēt, un tad, kad bija 5-4, man ļoti gribēs uzvarēt, lai nav trešais sets, jo nevar zināt, kas būs trešajā setā, bet, protams, fināls ir fināls, un tā vēlēšana uzvarēt ir daudz vairāk, jo tevi atcerēsies visi kā uzvarētāju, vai nu kā finālisti bišķiņ savādāk. Tu esi faktiski pasaules pilsonis, tu brauc visu laiku pasauli. Kur ir vieta, kur vislabāk var paēst pasaulē? Nu, man patīk mājās Latvijā. Man liekas, mums ir ļoti daudz labu restorānu, un ja kaut ko salīdzināt ar citām lielām pilsētām, man liekas, tas cenas ir ļoti adekvātas, un arī tas ēdienas sajūs restorāns, kur es ēdu, ir ļoti augstās kvalitātes par daudz lētāku cenu nekā pasaulē, un dažreiz tu atbrauc mājās, tu aizēji paēst, un tev ir tik liels prieks, ka tu vari tik garšīgi paēst, un tev, es nezinu, nevajag tur $200–300 maksāt, kā kaut kur Amerikā. Nekas tur īpašs nav tajā ēdienā, bet Latvijā, man liekas, ir ļoti augstā līmenī vispār restorāni un kopumā servisu un ēšana. Bet es arī daudz gatavoju pati. Tas man visvairāk interesē, kas tev vislabāk sanāk, ko tev patīk gatavot. Nu, ja godīgi, tad es varu jebko. Ja ir kaut kāds lūgums kaut ko pagatavot, es mierīgi varu, bet es varu gan zupas, gan kaut kādus otros ēdienus, gan saldos. Bet man visvairāk patīk gatavot kaut kādas tortes un pēc tam viņus tā kā dekorēt, lai viņi ir smuki, jo man liekas, tas ir tā kā piece of art. Jā, mākslas darbs, jā. Jā. Un ieteikums, no kuras virtuves tev ir visvairāk, ja ir bez kūkām? Ko es gatavoju mājās? Jā, kas tā ir pa virtuvi? Latviešu kotletes vai itāļu pasta vai kas tas? Es gatavoju gan kotletes, gan tomjam zupu es varu pagatavot, gan, piemēram, vakar es gatavoju wok ar vistu un dārzeņiem. Tas tāds Āzijas vairāk. Šodien es gribu uztaisīt lasi ar vienkārši rīsiem. Nu tā. Kur tu dzīvo? Kur var pieteikties? Bet tev patīk arī dalīties. Tev speciāls pat Instagram koncepts. Jā, man ir Instagrams, jo man patīk, bet man ir daudz cilvēku raksta, lai es ieliku tur receptes, bet man ir ļoti slinkums tas receptes likt. Bet vienkārši man patīk fotografēt un likt Instagramā to, ko es gatavoju. Nu, standarts jau, bet nākamais atkal ir olimpiskais gads. Un tik nozīmīgs tavā vispār karjerā ir tā olimpiāda un ko tev tas nozīmē nākamajā gadā? Protams, ka viņi ir ļoti nozīmīgā, jo pirmkārt viņi notiek vienreiz 4 gados. Un es ceru, ka 3. olimpiāda būs bišķiņ labāk nekā pirmās 2, jo man bija diezgan liels stress tur, jo es ļoti gribēju atkal uzvarēt, un es sapratu, ka tāds turnīrs ir, olimpiāda notiek vienreiz 4 gados, un vēl vairāk tas stress bija, un pēdējā olimpiāda vispār negāja labi, un cerams, ka tas būs Parīzē, un ļoti labas atmiņas, un es nezinu, vai tas notiks Roland Garros stadionā vai nē. Ja tur notiks, tad, cerams, ka es varēšu labi nostartēt, un jā, un nest Latvijas vārdu. Jā, mēs pašķirstījām Olimpisko spēļu rokas grāmatu un varam apstiprināt, ka Aļonai Ostapenko būs iespēja Olimpiskajā turnīrā spēlēt Roland Garros laukumos un beidzot tikt pie pirmās uzvaras arī Olimpiskajos turnīros. Aļonai Ostapenko stabila sezona, 13. vieta pasaules rangā un ambīcijas ir visaugstākās. Pirmkārt, būt atpakaļ top 10, uzvarēt Grand Slamu un labi nostartēt Olimpiādu.